Labdien! Jūsu uzmanībai piedāvājam informāciju par reģistrētā bezdarba rādītājiem valstī 2025. gada martā. 2025. gada marta beigās Nodarbinātības valsts aģentūrā bija reģistrēti 47,897 bezdarbnieki. No reģistrēto bezdarbnieku kopskaita 52% bija sievietes un 48% vīrieši. Skatoties dzimumu dalījumu pa vecumgrupām, redzams, ka 38% sievietes vecumā 50 gadi un vairāk, bet 34% vecumā no 35 līdz 49 gadi, savukārt 28% vecumā no 15 līdz 34 gadi. Proporcionāli līdzīgā dalījumā pa vecumgrupām arī vīrieši, tas ir 42% vīrieši vecumā 50 vairāk gadi, 33% vecumā no 35 līdz 49 gadi, bet 25% vecumā no 15 līdz 34 gadi. Skatoties dzimumu dalījumu pa izglītības līmeņiem, redzam, ka 2025. gada marta beigās 30% sievietes bija ar augstāko izglītību, 29% ar profesionālo izglītību, 24% ar vispārējo vidējo izglītību, bet 16% bija ar pamatizglītību vai izglītība ir zemāka par pamatu izglītību. Savukārt 36% vīrieši bija ar profesionālo izglītību, 26% ar augstāko izglītību, tikpat ar vispārējo vidējo izglītību, bet 21% bija ar pamatizglītību vai izglītība bija zemāka par pamatizglītību. Skatoties dzimumu dalījumu pēc bezdarba ilguma, redzam, ka lielākā daļa, tas ir 62% sieviešu un 67% vīrieši, bija ar bezdarba ilgumu līdz 6 mēnešiem. 22% sieviešu un 18% vīrieši bija ar bezdarba ilgumu no 6 līdz 12 mēneši, savukārt ilgstoša bezdarba, tas ir bezdarba ilgums no gada un vairāk, bija 16% sievietes un 15% vīrieši. Skatoties dalījumā pa mērķgrupām, redzam, ka 15% sieviešu un 15% vīrieši ir pirmspensijas vecumā, savukārt ar invaliditāti ir 13% sievietes un 14% vīrieši. Ja skatāmies iesaisti prasmju apguves pasākumos dalījumā pēc dzimuma, tad redzam, ka 2025. gada 3 mēnešos datorprasmu, valsts valodas vai svešvalodu neformālās izglītības programmu apguve uzsāka 1685 sievietes un 437 vīrieši, bet traktortehnikas un transportlīdzekļu vadītāja apmācību 43 sievietes un 712 vīrieši, kas bija reģistrējušies statusā bezdarbnieks, darba meklētājs vai cita persona. Savukārt bezdarba riskam pakļauto personu mūža izglītības pasākumu ietveros datorprasmu, valsts valodas vai svešvalodu apguvu uzsāka 2024 sievietes un 483 vīrieši, kas ir nodarbināti. Darbam nepieciešamās prasmes tiešsaistes mācību veidā apguvi uzsāka 140 sievietes un 51 vīrietis e-apmācībās, kā arī 426 sievietes un 272 vīrieši Nodarbinātības valsts aģentūras līdzfinansētā mācības atvērto tiešsaistes kursu platformās. Profesionālās kvalifikācijas programmu apguvi uzsāka 204 sievietes un 49 vīrieši, bet praktisko apmācību pie darba devējiem 32 sievietes un 20 vīrieši. Savukārt dalību konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos uzsāka 1013 sievietes un 240 vīrieši. Skatoties Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvajos nodarbinātības pasākumos uzsāktās aktivitātes, redzam, ka algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistījās 389 sievietes un 387 vīrieši. Pasākumos noteiktām personu grupām 2025. gada 3 mēnešos dalību uzsāka 79 sievietes un 67 vīrieši. Skatoties saņemto atbalstu dalījumā pa dzimumiem, redzam, ka 2025. gada 3 mēnešos karjeras konsultācijas saņēma 5231 sieviete un 3757 vīrieši. Darbam nepieciešamo iemaņu attīstības pasākumā iesaistījās 84 sievietes
un 38 vīrieši. Savukārt atbalstu reģionālajai mobilitātei saņēma 138 sievietes un 449 vīrieši. 2025. gada 3 mēnešos darbā iekārtojās 7146 sievietes un 7128 vīrieši, kas bija reģistrējušies bezdarbnieku statusā. Sievietes 2025. gada 3 mēnešos darbā atgriezās vidēji 118 dienās, bet vīrieši vidēji 96 dienās. Ja skatāmies sadalījumā pa mērķu grupām, tad redzam, ka sievietes ar invaliditāti darbā iekārtojās vidēji 144 dienās, bet vīrieši ar invaliditāti vidēji 118 dienās. Sievietes, kas bija ilgstoši bez darba 2025. gada 3 mēnešos, darbā vidēji iekārtojās 507 dienās, bet vīrieši 504 dienās. Sievietes vecumā 50 un vairāk gadi darbā atgriezās vidēji 132 dienās, bet vīrieši šajā vecumā šajā laika periodā 105 dienās. Sievietes vecumā no 15 līdz 24 gadiem darbā atgriezās vidēji 83 dienās, bet vīrieši šajā vecumā darbā atgriezās vidēji 71 dienā. Paldies par uzmanību!